Hello! Mēģināšu atbildēt pāris jautājumiem, kas ir uzdots svētdienas jautājumos. Tātad, Laura, ko darīt, kad ar rozācijas skarto ādu kādus līdzekļus lietot? Aptiekā universāli ir līdzekļi ar rozākorķīšiem, saucās AR, akne rozācijā, un principā tie ir tie līdzekļi, kurus jūs varat lietot. Mans ieteikums būtu izmantot traknākas konsistences līdzekļi, pat jau arī jums ir vairāk seborejs kā kāda, sevišķi šitajos mīnusos. Un ja jūs dodieties ārā garākā pastaigā, izmantot cold krēmus un vakarā nomazgājot šo te krēmiņu, uzklāt barojošu krēmiņu ar keramīdiem, kas ir ar abreviatūru AR no aptiekas. Un neaizmirstiet lūdzu par saules aizsardzības līdzekļiem. Tie arī ir diezgan aktuāli šajā augstumā. Ja runa iet par ādas veidojumu noņemšanu, es cenšos ikdienā ar to rutīnā vairs nenodarboties. Es uzskatu, ka ikdienā es diezgan daudz manipulācijas daru un attīstu arī vairākas lāzeru manipulācijas, lai ar maz invazīvām metodēm mēs iegūtu maksimālo rezultātus. Savukārt, ja mēs runājam par mazo ķirurģiju, par ētam es to varu izdarīt, bet ja jums jau ir diagnosticēts veidojums, es ieteiktu tomēr griezties pie ķirurga, varbūt pat plastiskā ķirurga, jo tur ir foršāk ar estētiskajām šuvēm un noņem šo te veidojumu. Rutīnā es to neveicu, es to lielākoties veicu jau saviem diagnosticētiem pacientiem. Cik daudz jautājumu par rozāciju. AR līdzekļi, tas ir vienkārši elementārs un ļoti vienkāršots veids, ko jūs varat izmantot, atcerēties, ceru, kad es varu sniegt jums kādus mazus tipus un knifus šajā jautājumā, kad AR akne rozācija līdzekļi parasti aptiekā ir speciāli plaukti ar šiem te līdzekļiem, un tie palīdz orientēties, jo tie ir domāti ādai jūtīgai, kuriem traucēta ādas barjera ar noslēdz uz apsārtumu. Vienīgais atkārtošos, kad uz ziemas periodu tomēr ādiņa, ņemot vērā, ka ir ļoti agresīvs laiks ārā, izmantot cold krēmus, kad jūs ejat tajos mīnusos ārā, un pēc tam vienkārši uzklāt barojošu krēmu, kas ir no AR gala, lai nomierinātu sakarinātu ādu. Un neaizmirstiet par saules aizsardzību. Ziema ir klasiskais laiks, lai jūs forši darbotos ar rozācijas smaguma pakāpes mazinošām procedūrām, intensīvu pulsējošo gaismu. Tā ir vienkārši klasika IPL 1, 2, 3 fototipa pārstāvjiem. Turklāt šajā netik saulainajā laikā, ko nevaru pateikt par šodienu, bet augstajā laikā, kur ir samazināta saules UV radiācijas indeks, mēs varam izmantot daudz aparātu procedūras, kas mazina apsārtumu, to darīt pilnībā droši un forši, un tas ir īstais laiks, lai samazinātu rozācijas teleangioektātiskās formas smaguma pakāpi. Tādēļ noteikti izmantojiet, tas ir vienkārši svētīgi. Šis ir ļoti labs jautājums. Klasiski medicīnā mēs sākam izmantot biorevitalizāciju aptuveni no 27 gadu vecuma, jo tas ir jau pierādīts, ka mēs sākam zaudēt savus ūdens rezerves, bet otra lieta, kas ir maz novērtēti, ir ārējo faktoru ietekme uz ādu. Ja, piemēram, ādiņa ir uzkrājusi saules radiācijas enerģiju, viņa ir fotobojāta, vai arī viņa dabiski tendence ir uz ekzēmām, šajā te rehabilitācijas, jeb totālā remisijas periodā mēs varam uzlabot audu hidrorezerves. Ko es ar to gribu teikt? Kad jebkurš gadījums ir individuāls, mēs biorevitalizāciju skatāmies pēc nepieciešamības, jo uzskatām to kā rehabilitācijas etapu un vienmēr cenšamies sev pajautāt, kāpēc mēs kaut ko daram. Un šajā gadījumā biorevitalizāciju mēs izmantojam, lai sagatavotu audus traumātiskām manipulācijām vai arī ārstētu audus, jo zinām, ka pacients ir ar tendenci uz sausumu.